Tātad, kā patīk ametists? Kā tev, Dēgiņ? Tas ir mans atmiņas viennozīmīgi no dzimšanas. Viņš pilnīgi man dzīves laikā ir pavadījis. Nu, neapzināti, tas viss mūžu man gājas cauri. Bet vai tev ir tā, kā tu viņu redzi un tev, tu pieeji pie akmeņu galda un pirmais, ko tu redzi, ametists, vai nē? Vienmēr nē. Vienmēr nē, bet lielai daļai ir bijis, ka es esmu iegājis veikalā pie cita akmeņa un stūrī liela drūza. Tā ir aizbrauks mājās pirmā. Aha, tā gadās, jā. Ir, bet man patiešām ametists izrādās no bērnības ir bijuši kaut kādas mazi ķiņķēziņi dāvināt ar ametistiem. Es ar viņu vēl kārā, tur brošiņi ar ametistu, tur brezentiņš ar ametistu un tā. Bet es kā bērns jau tos nezināju, ka tas ir ametist. Bet tā kā man viņš ir gājis cauri līdzi, jā. Bet visu laiku nesāt, ne. Viņiem ir jābūt telpā kaut kur, bet ne pie manis. Jā, es sapratu. Paldies. Un jums? Kā jūs sauc? Sandra. Mani sauc Inga. Ļoti patīkami. Man ir rota, man ir akmens. Tas ir pēc sajūtām. Tad, kad sajūtu, ka man viņu vajag, es viņu uzliek, vai arī tu akmentiņu ieliek uz sevi, reizēm arī eju lielu. Un kā guļās? Mēs par to parunāsim šodien arī, par šo jauko mītu. Un, jā, Daiga, tu kaut ko gribēji piebilst? Rota, to piemirstu, kur es ļoti reti drīkstu likt, jo man viņa dod tādu jauku, jutīgu par sienām. Viņa gan ir ametists ar mākslīgo citrīnu, tur nav īsti. Sildīts ametists. Jā. Tādā variantā, jā, bet tur no drūziņām salikt. Jā. Uzliekt ar sienām likt. Super, jā. Kā kuram, jo katram cilvēkam, katrs akmens ir personība, un viņam ir savs raksturs. Protams, ka katram no mums ir savs raksturs, un tad vai kā tie raksturi sakrīt, kādā veidā, tādas arī mums ir attiecības ar šo akmeni. Un vienam un tam pašam akmenim ar dažādiem cilvēkiem tās attiecības būs dažādas. Un, protams, ka ir tam akmenim savs tas raksturs, kuru var saprast un saredzēt, saskatīt, bet vienalga ar katru cilvēku būs tās nianses, un katram cilvēkam arī ir tie dzīves posmi, kad tas akmens der vai neder vai vēl kaut kā. Ja? Un kā es jau sākumā stāstīju, ja, mani sauc Inga von Korf, un es jau vairāk par 10 gadiem pētu minerālus no visām pusēm. Sveiki! Var jau paņemt kaut ko gaišāku, tumšāku gribās? Tumšāku. Labi. Ja tumšāku, tad pat tādu var dot. Jā. Vā. Un es izgāju cauri vairākām sistēmām, litoterapija, litoezotērika, hemo, astroloģija un ar vārdu sakot, viss, kas ir ar lito un ar hemo, es esmu izgājis cauri, un es nevienā sistēmā neatradu priekš sevis atbildes visur tur, kur man vajadzēja. Un beigās es atnācu pie tā, kad es izveidoju savu sistēmu metamineraloģiju, kur es pētu minerālu iedarbību uz cilvēkiem caur to dabīgām zinātniskām īpašībām. Jo labi, es visu pēc kārtam man tie slaidi sataisīt. Jā, un mans logo ir līdzīgs minerālo kristālu režģim, jo es ļoti daudz uzmanības pievēršu mineraloģijai, ģeoloģijai un tā. Jā. Ir vairākas sistēmas, kā pašizzināšanas sistēmas. Ir sistēmas ar arhetipiem, ir taro kārtas, ir rūnas, ir planētas, ir zodiaka zīmes, numeroloģija, ētriskās eļas, nezinu, human design un vēl dažādas sistēmas, kur tiek izmantoti tāda vai cita veida arhetipi. Ja? Un es izdomāju, es atnācu pie tā, ka minerāli arī var būt lieliska pašattīstības sistēma un unikāla sistēma ar tieši arhetipiem,
ka katram minerālam ir savs raksturs. Un no kurienes jūs, kad darbojaties ar akmeņiem, jūs, kad meklējat kaut kādas akmeņu nozīmes, no kurienes parasti rodās tās nozīmes. Sākotnēji, protams, ka daudzas nozīmes nāk no seniem lapidāriem, no senām grāmatām, kas tika uzrakstītas simtiem un pat dažreiz tūkstošiem gadu atpakaļ. Tajos laikos cilvēkiem nebija ne tehnikas, ne kaut kādas ekspertīzes kā mūsu laikos, un viņi nemācēja atšķirt vienu akmeni no otra, vienu minerālu no otra, un bija tā, ka zem viena nosaukuma bija 3-4 dažādi minerāli, nosaukums viens, un iedarbības īpašības vienas un tās pašas. Un tajā laikā arī nebija atklāti vairāki minerāli, kas tika atklāti mūsu gadsimtā un pagājušajā gadsimtā. Tā kā tie tur tajās grāmatās nav. Un kur tad tos ņemt tagad? Kā tos saprast, kā viņi darbojās? Un vēl pats galvenais par lapidāriem ir tas, ka viņi bija rakstīti pavisam citos laikos, toreiz bija citas vērtības, cita mentalitāte, citi raksturi cilvēkiem un īstenībā citās valstīs arī tas bija rakstīts. Tāpēc visi ļoti atšķirās un pats galvenais, ka vērtības cilvēkiem atšķirās. Mums tagad ir pavisam cits dzīvesveids un cita psihe mūsu ir citādāka nekā bija toreiz cilvēkiem. Tāpēc tās akmeņu īpašības, kas toreiz bija aktuāls, mūsdienās mūsu cilvēkiem, viņas darbojās jau pavisam citādāk. Un ko tālāk? Nu, nevar saprast tie lapidāriji. Nu, kaut kādi akmeņi nav, kaut kas. Varbūt var meditēt, ja? Un es zinu vairākus cilvēkus, kas paņem akmeni, pameditē, viņam atnāk kaut kas, nu tad tas akmens nozīmē to, un tad raksta visiem, ka tagad visiem cilvēkiem viņš iedarbosies tā, kā man te atnāca meditācijā. Bet mēs taisījām tādus, es vairākas reizes taisīju tādus eksperimentus. Man liekas, ka tu, Daiga, arī piedalījies vienā tādā eksperimentā, kur pilnīgā tumsā visi aizver acis. Es visiem iedodu vienu un to pašu akmeni no vienas un tās pašas atradnes, bet neviens nezin, kas tur ir. Un nevar pieslēgt savam prātam to, kas ir izlasīts internetā. Un meditē visi. Un pēc tam, kad pameditējuši, atver acis, bet neatver akmeni. Un es saku, nu tagad stāstiet, ko jūs redzējāt. Nu viens tur redz baltu, otrs redz melnu, viens jūt vieglu, cits jūt smagu. Tad tam tas, un, gandrīz visiem pilnīgi atšķirās tās atbildes. Un beigās atvera tur citrīnas, ja? Un tā. Man tur dažādi tie akmeņi bija, un īstenībā man tāda bija kaut kādus 6 vai 7 gadus šeit Evertos atpakaļ. Par rozā kvarcu tāds bija. Un arī patumšojas visiem dalīja, man vairāk cilvēki bija. Ļoti interesanta pieredze tāda. Un tur ļoti labi var saprast, ka meditācijas tev rādīs to, kā tas akmens darbosies ar tevi personīgi, nevis ar visiem pārējiem. Un no turienes nevar dabūt to universālo, ko tu vari uzrakstīt pie rotiņas, piemēram, ja, ka šīs akmentiņš viņam tur ir tāds un tāds raksturs, un viņš tur tā un tā darbosies, jo tā iedarbība, kas tika ieraudzīta meditācijā, viņa būs personīga, tieši personīga. Un ko tad? Protams, ka vēl pilns internets ir ar komerciāliem aprakstiem, ja? Kad visas čakras jums atvers, it īpaši uz 5. punkta, ja? Un viss jums gaišredzība būs tagad. Un ja palasīt īstenībā tādus aprakstus, tad tu paņem jebkuru no šīs pašas mājas lapas, gandrīz jebkuru akmeni, un tur būs ļoti līdzīgi tie apraksti. Visi jūs garīgi tur visu jums atklās, visu uztaisīs, un jūs būsiet tur guru no guru. Arī ļoti apšaubām, kāpēc tad visa pasaule nav guru tagad, ja? Kaut kā tas citādāk laikam strādā. Un arī vēl tāds moments, tagad es sāku strādāt ar akmeni, un man visa dzīve mainīsies. Protams, ka mainīsies, bet ar to ir jāstrādā citādāk. Ja visi cilvēki, kuriem milzīga kolekcija mājās ar akmeņiem, ja, kaut kādi kolekcionāri vai vēl kāds, viņi arī jau sen būtu gaišaģi un nezinu, tur visas čakras atvērtas, ja. Tā kā tā tas arī nedarbojās. Tad vēl, piemēram, es redzēju, ka AliExpress, ja, ķīnieši, viņi saraksta kaut ko,
tur ļoti garīgs akmentiņš uz pilnīgi kaut kādu lēto iezi. Viņi uzraksta baigi garīgas lietas. AliExpress izdomā. Un meitenes, kas taisa rotiņas, viņas nopērk no AliExpress to dažreiz pat viltojumu un visu to smuki copy-paste no AliExpressa pārliek. Ja? Un tālāk tas aiziet pa ķēdīti un aiziet jau plašumā tie apraksti tāda veida. Sveika! Gribi? Pataustīt. No, par ametistiņu stāstam. Un, protams, kad tas ir ļoti daudz internetā apraksti, ir komerciāli un visu, ko sasolīs, lai tik nopirkt un lai tik notirgot lēto izejvielu. Piemēram, kaut kādā atradnē tika atrasts kaut kāds iezis, lēts, tāds nesmuks, bet nu kaut kā jānotirgo. Nu, davai, tad būs tas maģiskais merlinīts un viss aiziet uz visām pusēm, visi magi tagad pērk, tagad taisīs burvestības visādas. Un tādā veidā tie ir komerciālie nosaukumi, jo cilvēki pat nezin, kas tur iekšā īstenībā ir. Nezin ne ģeoloģija, ne mineraloģija šim akmentiņam. Nu, un dažiem cilvēkiem nostrādā arī placebo. Jo, kad mēs ļoti kaut kam ticam, mums tas notiek. Jā? Daži cilvēki notic, kad viņi nopirks tādu mazāku, jo lētāk, jo labāk serdalika gabaliņu, noliks sev kabatā, un rīt vēža nebūs. Jā? Bet dažreiz tas arī nospēlē, jo tā ticība ir tik spēcīga, un tas ir tas placebo efekts. Tas notiek, bet tā nav, tie ir izslēgumi. Tā nav tas nav kopējais. Tāpēc es pievērsos zinātnei, es sāku mācīties un pētīt mineraloģiju, sāku mācīties un pētīt, kā tad tie akmeņi veidojās dabā, no kurienes viņiem rodās tā krāsa, kurās valstīs viņi aug, jo, piemēram, kad akmens izaudzis Latvijā un akmens izaudzis Brazīlijā, tie ir pat viens un tas pats minerāls izaudzis šādās divās pilnīgi atšķirīgās valstīs, ļoti atšķirsies pēc sava rakstura, jo akmeņi pa simtiem un tūkstošiem gadu ieraksta sevī informāciju, pateicoties tam, ka viņiem ir kristālrežģis. Zinātniski tas jau ir pierādīts, ka viņi spēja sevī ierakstīt informāciju, un viņi raksta tos notikumus, kas šajā valstī, kas šajā zemē, nevis valstī, bet zemē notiek. Tātad viss, kas te notika pa gadu tur simtiem vai tūkstošiem, viss ir šajos akmeņos. Un visa tā atmosfēra, kurā dzīvo tā valsts, tā tauta šajā zemē, viņa visa ir tajos akmeņos arī. Un ja mēs ņemam kaut kādu akmeni no Madagaskaras, viņi visi, varbūt jūs pamanījāt, mēģināt pievērst tam uzmanību uz nākotni. Madagaskaras akmeņi, viņi visi ir ļoti koši, lieli. Tādi, ka tu uz viņiem skaties un te uzreiz gribās bez maz vai lekt un dejot un kaut ko darīt. Ja? Un, ja mēs skatāmies, piemēram, akmeņus no Vācijas, tad viņi visi ir ļoti precīzi, smuki, smalki, tādi ļoti, jā, tā kā vācietis, ja? Jā, un kas mums Latvijā ir? Dzintars ir, granīts, jā, tādi mierīgāki, un granīts jau, protams, ka tas ir iezis, kas apkopo, un kas strādīgs, kas ir izturīgs, jā, un dzintars tā ir vesela cita liels ilgs stāsts, man ir pat raksts Delfī par dzintaru arī. Tāpēc es pievērsos dabai, es pievērsos zinātnei un sāku pētīt caur turieni to visu. Un caur psiholoģiju, caur coachingu un liekot klāt, protams, ka dziļo ezotēriku, tā saucamo metafiziku. Tā. Pareizi pārslēdzu, pareizi, jā. Minerāli ir dzīves būtnes, bet tie ļoti atšķirās no mums. Viņiem ir pilnīgi cits laiks, pilnīgi cita pasaule. Viņi arī aug, viņi ir dzīvi, viņiem viss notiek, tikai viņi dzīvo tūkstošiem, simtiem tūkstošu, miljoniem gadu. Mūsu mūžs ir tikai, labi, ap 100 gadiem. Ja? Un mēs priekš viņiem esam, kā priekš mums ir dažas baktērijas. Dažas baktērijas dzīvo pāris minūtes. Un
mēs tās baktērijas pat nepamanām. Nu, vairākums no mums pat nezina neko par tām baktērijām. Un tāpat arī tā attieksme starp mums un akmeņiem kaut kas līdzīgs ir. Ja? Bet tāpēc mēs nevaram pateikt, ka akmeņi būtu mūsu kaut kādi kalpi vai viņi tur mūs mācīs tagad vai vēl kaut ko. Nē, viņiem ir savs raksturs, viņiem ir sava enerģija, viņiem ir savs tas lauks. Un viņiem ir tās īpašības, kuras mēs varam iemācīties, atrodoties viņiem blakus, ja mēs to vēlamies. Jo mēs, piemēram, kad atrodamies blakus kaut kādam guru, kaut kādam skolotājam, ja, mēs taču automātā vienkārši no gaisa nemācamies neko. Mēs viņam kaut ko jautājam, mēs kaut ko atkārtojam pēc viņa. Ja, un tādā veidā mēs tātad apzināti veicot kaut kādas darbības, mēs mācāmies. Un tāpat mēs no akmeņiem varam iemācīties visu kaut kādas īpašības. Jā, nu un tas ir, ko es izmantoju metamineraloģijā. Tā ir mineraloģija, ģeoloģija, psiholoģija, coachings, metafizika. Un viss tas kopumā sanāk sevis izzināšana caur akmeņu dabiskajām īpašībām. Un es minerālu skatos kā arhetipu, ko es jau pašā sākumā arī pastāstīju, kā personību un kā mūsu dvēseles spoguli. Kad mēs iedarbojamies ar akmeni, viņš mūs tā kā atspoguļo, jo viss, kas mums apkārt ir, jūs varbūt dzirdējāt tādu teoriju jau, ja, viss, kas mums ir apkārt, viss ir mūsu atspulgs. To, ko mēs translējam pasaulē apkārtējā, tas mums arī atspoguļojās un nāk mums atpakaļ. Ja mēs esam ļauni, mums viss kaut kādi ļauni cilvēki apkārt vai ļauni notikumi notiek. Ja mēs esam laipni, tad mums arī laipnas viss apkārt. Un pateicoties akmeņiem, mēs varam arī ļoti labi sevi diagnostēt, izejot no tā, kādi akmeņi mums patīk uz doto brīdi. Tādā veidā mūsu dvēsele atspoguļojās akmeņos un var noteikt. Un Daiga taisa foršu diagnostiku ar akmeņiem. Es arī tagad festivāla laikā taisu ekspresa diagnostiku par ziedojumu. Jūs varat nākt 2 dienas, tagad es te būšu. Varat izmēģināt, kā tas ir praksē. Jā, un metamineraloģija izskata tādas zinātniskas īpašības, tādas dabīgas akmeņu īpašības kā krāsa, kristāliskā struktūra, forma, dažādas mehāniskās īpašības, ķīmiskais sastāvs, izcelsme un atradnes. Tas ir tā pa ātram, lai es jau gribu ātrāk pie ametista pāriet. Jā, un ko es jau teicu iepriekš, katram minerālam ir tas raksturs, ir tas arhetips, ja? Un katrs ar jums, ar to arhetipu, pa savam kaut kā iedarbosies. Ja? Piemēram, varbūt kādai no jums būs pilnīgi normāli komunicēt ar tādu meiteni. Ja? Pārējām ļoti būs nepatīkami. Un tieši otrādi, varbūt kādai no jums patiks ar tādu meiteni komunicēt, pārējām nepatiks. Kādai varbūt gribēsies iepazīties ar šo vīrieti, biznesmeni, pārējās teiks, nē, man nevajag, es gribu kaut ko garīgāku. Un kādam varbūt sagribēsies ar omīti apskauties. Tā kā, un katram no akmeņiem ir savs tas īpašs raksturs, kas ir tas arhetips, un saprotot to raksturu, mēs varam saprast, kā viņš iedarbosies uz mums un arī kā viņš iedarbosies uz pārējiem, kad mēs izpētam tās zinātniskās īpašības un saprotam, kā tās īpašības iedarbojās. Nu jā, es mācu redzēt un saprast akmeņus, nevis vienkārši iezubrīt kaut kādus tekstus no interneta, ja, bet saprast pašiem, saprast, kā iedarbojās katra īpašība un jau izejot no tā, visu to apkopojot, kāds ir tas akmeņa raksturs. Mans pats galvenais mērķis ir, lai cilvēki saprot, nevis vienkārši klausās, skatās, kas ir rakstīts uz žoga, ja, un aiz žoga kaut kas pavisam cits tur ir. Jā, un kad mēs pētam akmeņus, mēs paplašinam savu pasaules redzi, mēs labāk saskatām likumsakarības un
dažādus slēptos jēdzienus, jo mēs skatāmies uz visu plašāk. Mēs pētām tos akmeņus no visām pusēm, un kā smuki rādīts šajā bildē, neviena situācija nevar būt redzama no vienas puses. Mēs redzam kaut ko vienu, bet no citas puses tā situācija būs saskatām pavisam citādāk. Un pētot akmeņus tādā veidā, izejot no to dabīgām īpašībām, mēs varam saskatīt, mēs mācamies saskatīt gan akmeni tādā veidā, un pēc tam arī visas situācijas, katru cilvēku mēs cenšamies saskatīt arī no vairākām pusēm, lai ir tā stereo bilde, nevis divu plakņu. Jā, un es ļoti daudz runāju par to, ka caur metamineraloģiju, īstenībā ne tikai caur metamineraloģiju, caur vairākām sistēmām var atklāt savu dievišķo dzirksteli, savu to iekšējo uguntiņu, kas iedegās, un tad ir motivācija visu darīt. Tad es gribu dzīvot, es gribu radīt, es gribu, lai visa pasaule ir priecīga tāda pati, kāda es esmu priecīga, un lai visiem ir ļoti labi. Un tad veidojam to pasauli labāku. Uz to es nāku, pasniedzot tādā veidā akmeņus un rādot to visu atkal no visām pusēm. Man ir divi vārdi. Man ir online kurs 2 gadi minerāla alķīmija, kur es mācu visas tās īpašības, bet tas sāksies no nākamā gada, no 2026. gada. Šogad es vadīšu no 29. septembra 52 akmeņi, ar kuriem sākt. Ja minerāla alķīmija ir tāds ļoti dziļš kurs, padziļināts, kur es mācu katru īpašību atsevišķi, un tad mēs mācāmies to visu smuki apvienot, tad šajā kursā es dodu jau gatavs risinājums, tātad šis akmens nozīmē to, šis akmens nozīmē to un šis to. Tas būs ļoti aktuāls tiem, kas jau grib uzreiz strādāt, nevis kaut ko salikt un iedziļināties un saprast, bet uzreiz strādāt ar gatavām nozīmēm. Tā, un tagad pārējam pie neliela testa. Apskatieties uz katru no krāsām, mēģiniet paskatīties uz viņu atsevišķi. Ja kāds grib, var nākt tuvāk un paskatīties tuvāk. Jūs skatāties uz krāsu un mēģināt sakoncentrēties tikai uz to krāsu. Un jūs tad paskaties uz nākamo. Un, kad jūs izējat visas krāsas, pasakat man lūdzu, kura no šiem krāsām jūs nomierina un pat iemidzina. Zaļais, zilais. Nomierina un iemidzina. Labi. Zaļais, violetā. Labi. Jā, labi. Tas ir tāpēc, tās ir jūsu sajūtas vai internetā izlasītas? Ļoti labi. Tas ir pats galvenais. Ja? Ļoti svarīgi ir mēģināt sadzirdēt sevi, nevis mūsu zemapziņā. Viss tas, ko mēs esam kādreiz kaut kur dzirdējuši, kādreiz kaut kur lasījuši, viss tas ir zemapziņā. Un ļoti svarīgi saprast, atdalīt to no savām īstām sajūtām. Un kura no krāsām jums dod enerģiju un sasilda? Sarkanā. Violetā. Arī. Kā tā var būt? Labi, sapratu, jā. Man būs ko atbildēt. Zilā sasilda un dod enerģiju. Debesis, nezinu, man asociēs ar debesiem vairāk. Labi, sapratu. Un kura no krāsām rada uztraukumu sajūtu un gribās pieliekt kājās un kaut ko pamainīt šajā dzīvē? Sarkanais. Vēl varbūt dzeltenā? Nevajag man jautāt. Jautājiet sev. Varētu būt, jā. Kad jūs tā sakat, man ir tāda sajūta, ka jūs kaut kur meklējāt failiņos, kur tā informācija bija ierakstīta. Nevis mēģināt sajust savu tagad, uz doto brīdi to sajūtu, kas tagad ir. Tieši jums personīgi dvēselē. Es vairs nepateikšu, jo pirmā sajūta neatnāk, un tad tu sāc meklēt tajā prātā. Un tiecīgi tu saprati, tas jau vairs nest. Un, bija vēl. Un kāda jums bija krāsa tagad, kas gribās kaut ko skriet un mainīt? Sarkanā arī, ja?
Ir dažādi psiholoģiski pētījumi, Lušera tests arī, ja, un psiholoģijā ir izskatīts vairākas krāsas, un dziļas psiholoģijas tur profesori izskata, un kā tas iedarbojās un tā tālāk, bet nav nekādu 100%, ka visiem cilvēkiem tā krāsa iedarbojās tikai tā un tā. Un jūs to redzat tagad, ka katram no jums kaut kā ir atšķirīgi. Un tāpēc arī mēs nevaram dot nevienam akmenim, ka viņš iedarbojās tā vai tā vai tā. Un es jums pateikšu, kā psiholoģija saka, ka nomierina un iemidzina zilā krāsa. Enerģiju dod un sasilda, visvairāk sarkanā. Protams, ka dzeltenā un oranžā arī, bet tur citādāk, ja, cita tipa enerģija. Un nomierina var vēl zaļā, bet iemidzināt zaļā neiemidzinās. Un uztraukumu sajūtu var rast violetā un sarkanā. Jo par violeto es vēl pastāstīšu, jo stāstīšu par ametistu. Un sarkanā ir, viņa dod enerģiju, bet tur bišķiņ cits tas uztraukums, ja? Uzbudināšana vairāk, jā, tieši tā. Tā, es tulīt skatīšos, cik man vēl laiks, lai es paspēju. Citreiz pilnīgi gribas sarkano krāsu. Jā, jo pietrūkst enerģijas, vairāk gribās to enerģiju, bet redziet kā, violetā krāsa ir par to, lai mainītu kaut ko. Es šeit vairs negribu palikt, es gribu kaut kur vai skriet, vai kaut ko pamainīt. Man šis vairs nepatīk, es gribu pamainīt viņu. Sarkanā krāsa vienkārši viņa ir darbības krāsa. Es gribu darīt kaut ko, vienalga, vai tas būs mainīt, vai tas būs vēl kaut ko darīt, bet tas ir darīt. Ja? Tas ir tā, es jau bišķiņ ateinotējams. Ametists. Kvarts. Īstenībā ametists nav minerāla nosaukums. Minerāls ir kvarts, un kvarts ir tik plašs, viņam ir tik daudz paveidi, un viņš mēdz būt makrokristāliskais un mēdz būt mikrokristāliskais. Makrokristāliskais vienmēr aug kristāliem tādā vai citā veidā, un viņam tie iekšā struktūrā kristāliņi arī tādi stāvoši, viņš tās ļoti ugunīgs, ļoti vīrišķīgs, ļoti aktīvs. Un mikrokristāliskais kvarts, tie ir halcidoniņi, piemēram, sardoliks, hrizopras, pelēkais halcidons, ahāti, vairākums no ahātiem. Tie ir jau mierīgi, viņiem tas iekšā kristāliņš ir guļošs, viņi parasti ņemot viņus rokās negribās. Viņiem ir tāds raksturs, ka viņi grib pagulēt un neko nedarīt. Ja? Un makrokristāliskie viņi grib aktīvi darboties, jo viņi ir radušies augstās temperatūrās, augstā spiedienā ar uguni un šķīdumu. Un tātad tur bija savienojies lielais karstums ar šķīdumu, un tātad nācis tvaiks, un tas viss tvaikoja, tur viss kūpēja, tur baigā darbība nāca. Tātad ametists, te jau tas pirmais moments, ka ametists viņš nav nomierinošs. Jo ja mēs ametistam ņemam visas īpašības kaut vai pa vienai, neviena no tām īpašībām nebūs par mieru. Tātad tas, ka ametists var nomierināt, nē. Bet es pastāstīšu, kādā veidā cilvēki var gūt mieru, iedarbojoties ar ametistu. Tas ir iespējams, bet tikai bišķiņ ne tā, kā visi domā parasti, ne tā, kā tas ir rakstīts internetā, vienkārši, ka ametists nomierina. Viņš nomierina īpašā veidā. Viņš var dabūt jūs līdz tam mieram, bet īpašā veidā. Un kāds ametists ir sastopams, es gribēju jums rādīt. Protams, man nav lielās žeodas, bet es zinu, ka kaut kur Evertos ir meitene, kurai ir daudz ametistu žeodas, un jūs varēsiet atrast, paskatīties. Viņas mēdz būt milzīgas, šī lielā ir no Urugvajas, tāda milzīga. Un ziniet kā, ametists līdz ļoti seniem laikiem, tagad neatceros tos gadus, ametistu varēja sev atļauties tikai pāvests.
Un ametists bija nenormāli dārgs, jo viņš tika atrasts uz to brīdi tur pāris vietās pasaulē tikai. Kā tikko Brazīlijā atrada milzīgu atradni ar ametistiem, viņš momentāli palika lēts un ļoti, ļoti pieejams visiem. Tā tās cenas un vērtīgums akmeņiem mainās no retuma. Un jo retāks akmens, jo dārgāks viņš ir. Un atkal, ja atradne kaut kādu parādās, viņš paliek lētāks. Tāpēc dažreiz mēs medījam kaut ko ļoti retu, un pēc laika viņš jau vairs tā vērtība tāda nav. Bet mēs skatāmies savas sajūtas. Tā, ko es varu parādīt jums, es varu parādīt. Es laikam savākšu šos, no jums, un es parādīšu jums. Kā vienmēr pa aplīt var palaist. Šie parastās drūziņas, ko es pirmo devu, tā ir no Brazīlijas, un šitā ir no Urugvajas. Urugvajas ametists vienmēr ir košāks, tumšāks, un kā jūs redzat, Brazīlijas ametistam tā ahāta daļa pašā apakšā, ahāta daļa ir ļoti bieži viņa ir paliela. Urugvajas ametistam ahāta daļa ir vienmēr ļoti tāda plāniņa maza. Un Urugvajas ametists viņš ir tumšs, un viņš ir dārgāks nekā Brazīlijas. Jo Brazīlijā ametists ir ļoti daudz, un attiecīgi viņš ir stipri lētāks. Kaktusa ametists, tā saucamais, tādā veidā viņš aug. Jā, šeit viņš arī bildē ir. Puķītes man ir, bet es diemžēl neatvedu. Es no Anglijas lidoju un ne visu varēju, protams, ka paņemt. Daudz ko gribējās jums parādīt, bet no lidmašīnā ne visu var paņemt. Puķītes es jums rādīšu pēc tam, kā viņas aug. Tad vēl ir... to es vēl rādīšu, labi. Jā, katedrāles ametists. Īstenībā viņš aug tādā veidā, tādi lielie kā pušķi, un tie pušķi sastāv no vairākiem tādiem kristāliņiem. Jā. Tie pušķi sastāv no vairākiem tādiem kristāliņiem. Un viņi mēdz būt dažāda izmēra, un man mājās ir viens tāds liels tas kristāls. Tas saucās katedrālais. Te es jums bišķiņ rādu, kāda viņa vispār mēdz būt. Un no šejienes rodās tās smukās puķītes, tās rozītes. Brazīlija. Parasti Brazīlija. Kas, lūdzu? Var skatīties, te meitenes pārdod akmeņus, varbūt kādam ir, bet viņi vienā... Viņam ir jābūt šādam. Jā, garam tādam, jā. Jo viņi parādījās ļoti daudz, kaut kādus 6-7 gadus atpakaļ, viņi bija visur un daudz. Tagad es viņus jau gandrīz neredzu pārdošanā. Jā. Ir tādi akmeņi, kas ir vienmēr un visur, jo viņi ir ļoti daudz pasaulē. Jā, un ir tādi akmeņi, kuri atrod atradni tur bišķiņ pavisam, viņi viņu izlieto, pārdod un viss, un tālāk jau tas akmenis paliek dārgāks un dārgāks un dārgāks. Jā, un tad šie rodās no tādām desiņām. Tās puķītes sanāk to desu, sagriež slāniņos, un tad rodās tās puķītes. Un šeit arī bija tādas 3 desiņas auga uz augšu. Un tad te sanāk, ja žeodā aug parasti, šitie te aug parasti žeodā un uz iekšu aug tie kristāli, tad šeit viņi aug uz āru, no iekšpuses uz āru. Un tam arī ir nozīme. Ja viņi aug uz iekšu, tad mēs visu to enerģiju, kad mēs strādājam ar žeodu, piemēram, mēs visu to ametista, to iedarbību, mēs visu virzam uz savu pusi, uz iekšu. Un ja mēs strādājam ar kaut ko tādu, tad mēs virzam to uz āru. Mēs vairāk esam atklāti pasaulē un mēs esam gatavi dalīties ar to, ko mēs paņēmām no tā ametista. Tad ir vēl viens moments, kuru ļoti maz kas zina. Bitroidālais vai vīnogu, ko sauca ahāts. Protams, ka ahāts viņš nav vispār nekāds, jo par ahātu var saukties tikai strīpainas kvarts. Šīm strīpas nav. Un par to, vai viņš mikrokristāliskais vai makrokristāliskais, tātad viņš vai nu halcidons, vai nu makrokvarts.
bija ilgu laiku nevarēja saprast. Viņš aug tikai Indonēzijā. Bet, kad mineralogi sāka to ametistu pētīt, tad sanāca, kad īstenībā viņš nekāds halcidons arī nav. Un es jums parādīšu, man ir maziņš gabaliņš. Ja kāds pēc tam grib, man ir arī mikroskops, varēs mikroskopā paskatīties. Man ir maziņš gabaliņš, tas Indonēzijas vīnogu kvarts, un man ir no Hungārijas tāds pats, tikai lielāka izmēra, bet tādā pašā veidā aug tas ametists. Ja? Un, ja mēs skatāmies lupā vai mikroskopā tādus gabaliņus, tos bumbulīšus, kas ir salūzuši, viņiem no viducīša aug maziņi, bet kristāli. Halcidons nekad neaug kristāliem, halcidons vienmēr ir viendabīgs ķīselītis. Halcidonā nemēdz būt kristāli. Ja ir kristāli, tad tas jau ir makrokristāliskais kvarts. Un es jums dodu to paskatīties, to gabaliņu no Indonēzijas un te no Hungārijas, un jūs varat redzēt, kā te nāk. Un ja mēs palielinam to, tad tur arī tieši tas pats, kas šeit notiek. Tāpat tas viss. Tā tad atkal iedarbība būs citādāka. Halcidons mums ir par to, lai mēs atslābinamies, bet makrokristāliskais kvarts ir par to, lai mēs enerģiski esam. Un tātad šis nebūs tā, kad par viņu kāds varbūt stāstīs, kad viņš ir nomierinošs. Viņš nevar būt nomierinošs, jo viņš ir makrokristāliskais kvarts. Zinātniski ir jau tas pierādīts. Krāsa ametistam ļoti savdabīgi, bet krāsa rodās no dzelzs. Dzelzs it kā sarkans, ja? Nu, kā visur, kur dzelzs ir, visur ir sarkans vai oranžs vai dzeltens. Bet šajā gadījumā iet dabā gamma apstarojums, un dēļ tā apstarojuma tur tas dzelzs atomi mainās un paliek pa violetiem. Un tādā veidā ametistam parādās violetā krāsa. Tātad krāsa viņam nāk pateicoties radiācijai. Un tā ir milzīga jauda. Tas nevar būt par mieru. Nu, tas nekādā veidā. Ja? Krāsa, nu, es jums jau rādīju, varu parādīt. Kaut kur tā krāsa ir maigāka, kaut ko pavisam gaišu paņemt salīdzinājumam, un kaut kur viņa pavisam tumšu. Var padot tālāk. Un tātad, tur, kur tā krāsa ir tāda koša, un vai nu tumšāka, vai nu košāka, jo vairāk tur tas dzelzs ir. Jā, jo vairāk tur tas dzelzs ir. Jo gaišāk, jo mazāk tur tas dzelzs ir. Vai nu tika apstrādāts ar kādu siltumu. Tādā vai citā veidā es par to vēl stāstīšu. Un vēl ir makrokristāliskais kvarts ametists ar getīta ieslēgumiem. Diemžēl agrāk, pašā sākumā, kad es tikko mācījos par akmeņiem, mani mācīja, ka tas ir kakoksenīts, bet tas nav kakoksenīts. Un jūs daudz kur dzirdēsiet, ka zelta pušķīši ametistā un jebkurā citā kvarcā, ka tas ir kakoksenīts. Nē, tas nav. Zinātniski ir pierādīts, ka kakoksenīts ametistā nav atrasts. Pagaidām vismaz. Mineraloģijā nekad nevar teikt nav. 100 punkti, jo kādreiz var atrasties, ja? Bet uz doto brīdi nav atrasts. Un tātad tie skaistie pušķīši, viņi mēdz būt melni un mēdz būt arī tādi zeltaini smuki. Un tad tas ir getīts. Un jūs varat redzēt to skaisto getītu šajos gabaliņos ļoti labi var saskatīt, nu, ja kāds bez brillēm vai ar brillēm redz. Šeit pa maliņām ir un var labi saskatīt. Ja kāds grib pēc lekcijas varat pienākt pie manis, un es jums caur lupu parādīšu tos. Ļoti smuki izskatās. Un ziniet, ko getīts dod? Ja ametists, es jums vēlāk stāstīšu par to ametista iedarbību, ka viņš ir tāds ļoti aktīvs un ļoti grib, lai notiek cilvēka dzīvē pārmaiņas. Nu kā, ne viņš grib, lai mums dzīvē notiek pārmaiņas, bet viņš pats tāds ir, ka viņš ir mainīgs, viņš visu laiku balansē. Un visu laiku mēģina to līdzsvaru uzturēt. Un ziniet, kā cilvēks, kas iet pa kanātu, ja? Viņš visu laiku tā balansē. Bet getīts šajā gadījumā ir kā tas saucās, vieir. Nu, jā, līdzsvaru turēt. Nu, jā, tas, ar ko mēs...
Vēdeklis, jā, vot vēdeklis. Viņš ir kā getīts šajā gadījumā ir kā vēdeklis, jo getīts ir rūsa īstenībā. Getīts ir dzels, kas ir jau sarūsējis. Tātad getīts ir par to, lai mēs atrodam to līdzsvaru, lai mēs saprotam, ka nekas nav mūžīgs, lai mēs mākam samierināties. Un kad mēs to mākam padarīt, mēs paliekam arī mierīgāki. Tātad getīts šajā gadījumā padara ametistu mierīgāku. Un ja viņš ir ametistā, tad viņš tomēr ir daudz mierīgāks nekā parastais ametists. Es gribu, lai jūs pievēršat uzmanību, ka es jums tagad stāstu par ametista arhetipu, bet ar katru no jums ametists iedarbosies pa savam. Ja? Un to es arī varu paskaidrot katram atsevišķi. Ja? Ne lekcijas laikā, bet atsevišķi varu. Tiem, kas tā veido rotas, varbūt interesanti par lodītēm. Ametists mēdz būt juvelieru kvalitātes, pilnīgi caurspīdīgas foršas lodītes. Bet nākamajā slaidā es jums rādīšu viltojumus. Šitas maksā 87 centi par virtni AliExpressā. Tas nav ametists, tas ir stikls. Tātad ametists, tādas kvalitātes ametists maksā dārgi. Viņš maksā sākot ar 20 eiro AliExpressā, ja? Nerunājot jau par kaut kādu citu vienkāršu veikalu. Jā, paldies. Un jo mazāk viņš caurspīdīgs, jo viņš ir lētāks un jo viņš skaitās mazāk kvalitāte viņam mazāk. Kā mēs varam skatīties iedarbībā to visu? Jo caurspīdīgāks ametists, jebkurš kristāls, ja mēs ņemam, jebkurš minerāls. Nē, ir minerāli, kur ir savā dabā necaurspīdīgi, bet kuram ir jābūt caurspīdīgam. Jo viņš caurspīdīgāks, jo viņš ir ideālāks, jo ideālāki apstākļi viņam bija doti veidoties. Un tā tad viņš arī mūs ietekmēs tādā veidā, lai mums sakārtojās visapkārt tā, lai mēs varam pilnīgi skaisti un netraucēti attīstīties tā, kā mēs vēlamies. Tātad, ja mēs vēlamies nevis problēmas savā dzīvē, bet dzīvot skaisti un jauki, protams, ka es bišķiņ pārspīlēju, bet tomēr viss ir iespējams, tad būtu vēlams izvēlēties tos akmeņus, kur ir caurspīdīgāki, jo viņiem bija tā iespēja, viņi varēs jums pastāstīt, kā varēs ietekmēt. Jūs varēsiet no viņiem iemācīties, kā var dzīvot, kad tev ir doti tie ideālie apstākļi apkārt. To grūti ir saprast tagad, varbūt uz doto brīdi, bet īstenībā mēs varam pie tā atnākt. Un ja mēs sākam dzīvot saskaņā ar, ja mēs mainām savu domāšanu, tad arī pasaule apkārt mums mainās. Un mainās apkārtējie apstākļi, un mēs varam pie tā atnākt. Un ja mēs visu laiku, visu savu mūžu strādāsim ar necaurspīdīgiem tādiem lētiem akmentiņiem, tad mēs arī būsim zemapziņā, tādā līmenī. Bet ja mēs gribam augstāku dzīves līmeni, ne visi to grib starp citu. Ja? Es zinu vairākus cilvēkus, kas negrib to atbildību, to kaut kādu izpaušanos un tā tālāk. Bet ja grib, tad vajag ņemt tos caurspīdīgākos. Un, protams, jā, un tad, jo mazāk caurspīdīgs, jo viņš ir lētāks. Viltojumus ametists ir diezgan lēts un viņu reti vilto. Viņš mēdz būt sliktas kvalitātes, bet tomēr visbiežāk ametists būs īsts, bet ļoti retos gadījumos ķīnieši mēdz nokrāsot kvarcītu. Kvarcīts, tas ir lētais iezis, kvarca iezis, un viņš parasti ir balts, vai viņš mēdz būt arī rozīgs tāds, un viņi krāso jebkurā krāsā un tirgo kā jebko, kā rubīnus, kā safīrus, kā tur nezinu ko vēl, citrīnus un visu kaut ko. Un man ir trāpījies, man pat tāda lodīta mājās ir, man ir trāpījies ametists, tāds krāsots. Un viņu vienmēr var atpazīt ar krāsu plaisiņās. Ja jūsu ametistā
ir tādas kā plaisiņas, un tajās plaisiņās ir tumšākā krāsa, tad visticamāk tas ir kaut kas krāsots. Ja? Un tad to parasti tā uz aci ļoti labi var redzēt. Un, protams, kad ko dara, tas nav viltojums, bet ļoti bieži tirgo lētos lūžņus. Nu, te man tāds gan nav galīgi lētais lūznis, bet tomēr tas ir iezis. Tas nav, ja mēs paņemam šo, tad tas ir kristāls tomēr. Šeit ir vienkārši iezis. Tā tad bija viena tāda masa, varbūt kaut kur bija izauguši pa virsu smuki kristāliņi, bet apakšā iet viena viendabīga masa. Un tad tāds viņš var būt tāds. Jā, tāds var būt tāds. Parasti viņi ir tādi gandrīz vai necaurspīdīgi. Un tad no viņiem ļoti smuki var ķīnieši taisa tādus obeliskus, kurus tirgo arī dažreiz pa lielām naudiņām un pilnīgi necaurspīdīgus. Tātad tas nav dabīgs kristāls. Tas nav kristāls, kas ir izaudzis dabā. Šis kristāls ir slīpēts no tādiem gabaliem. Jā? Tā kā es tagad jums stāstu tos visus tehniskās lietas, lai jūs saprotat, kad jūs pērkat akmeni, kas tas vispār ir. Chevrona ametists ir ļoti lēts, ir ļoti lēts iezis visbiežāk, bet dažreiz gadās tur viņš nāk kā iezis principā, bet ir kaut kādi kristāli. Parasti tas ir pavisam kaut kas necaurspīdīgs. Tāda veida. Viņš mēdz būt ļoti smuks. Ļoti skaistas lodītes no viņa, dažreiz taistā ar atstiņām, bet tās ir ļoti reti sadabūdamas. Man dažreiz trāpījās virknes ar ļoti smukām tādām atstiņām, un tad rotās ļoti smuki izskatās, bet tas ir liels retums. Tādā veidā es nekad neesmu dzīvē redzējusi tādu ametistu chevrona. Parasti viņš ir tādi lūžņi, no kuriem jau taisa visu kaut ko, un īstenībā viņam ieraksta viņam tādas īpašības, lai dārgāk viņu notirgot. Bet, ja mēs skatāmies dabā, kas tas ir, vienkārši kvarcam bija mainījušies apstākļi, un tad kaut kur bija dzelzs vairāk, tad atkal nāca kaut kādi šķīdumi bez dzelzs, un apstākļi bija ļoti nelabvēlīgi, tāpēc viņš bija veidojies necaurspīdīgs, un viņš bija tāds strīpains, tāpēc viņš arī sanāca. Vēl viens jautrs moments ir, viņu vēl sauc par balto vai sudraba ametistu. Varbūt jūs kādreiz dzirdējāt vai redzējāt, es redzēju pārdošanā sudraba ametistu Anglijā it īpaši. Tas ir izbalējis ametists saulītē, kas stāvēja kaut kur logā, un viņš siltumā, viņš paliek tāds, viņš nobalē līdz baltam. Čau. Un, jā, ja jūs redzat tādu sudraba vai baltu ametistu, tad visticamāk tas ir izbalējis kaut kas logā. Jā, un vēl tāds moments, kad tātad viņam tas dzelzs tur nav tik tās iekšā. Un ja viņš ir pilnībā balts vai caurspīdīgs, tad tas jau ir kalnu kristāls. Tātad viņš vairs nevar saukties par ametistu, jo ametists ir violets. Pēc mineraloģijas, pēc zinātnes, ametists ir violeta kvarca. Par ametistu var saukties violeta kvarca paveids. Violets kvarca paveids. Tātad, ja mēs redzam rozā ametistu, tas jau ir rozā kvarts, nevis rozā ametists. Ja? Protams, ka tas, ko tirgo tagad kā rozā ametistu, viņam ir sava īpaša atradne, viņš nav no Brazīlijas, ja? Es neatceros no kurien, no Marokas, man liekas, ka viņš nāca. Un viņš jau ir bišķiņ citādāk, viņš izskatās, protams, bet viņš ir rozā krāsā, viņš nevar saukties par ametistu. Un tātad viņam nebūs tās violetās krāsas iedarbības arī, ja? Un, protams, ka mīļais citrīns, jā, tiek tirgots 99%, es jums teikšu, varbūt 95% no visiem citrīniem, ko jūs kaut kur redzat, ir sildīts ametists. Tas nav dabīgs citrīns. Dabīgs citrīns, viņš ir dūmakainā kvarca brālis, un viņam krāsa ir radusies pateicoties radiācijai, sildītam ametistam, pateicoties siltumam diezgan zemam, no 300 līdz 400 grādiem vajag uzsiltīt ametistu, lai dabūtu viņu oranžīgi, dzeltenīgi, jeb kādā tādā pat ļoti smuki, gaišā, košā tādā dzeltenā krāsā.
Bet, ja jūs redzat oranžu, tad tas jebkurā gadījumā nav dabīgs, ja? Tas ir sildīts. Tas tā ātri. Jā, un praziolīts arī nav dabīgs dabā. Zinātniskos avotos kaut kur vienā vietā kaut kāds zaļgans kvarciņš ir, bet principā nav dabā viņš sastopams. Bet viņš ir ļoti daudz sastopams visur veikalos, rotās, gredzenos, tāds apstrādāts smuki. Un tas arī ir īpašā veidā sildīts ametists, un tas nav dabīgs. Ja? Un tad te mēs varam redzēt, man ir ko pataustīt šeit bildē arī ir tas par ševrona ametists uzsildīts un uztaisīts. Nu tā, šeit ir uz pusēm zaļš viņš. Bet tā viltīgi ar ametistiem darās, jo viņš ir daudz, ar viņu var eksperimentēt. Un kā es redzēju kaut kur video internetā, kā viņi silda, viņi paņem kaut kādu, kaut kas deg viņiem, es nezinu, kaut kāda truba no turienes uguns nāk, un viņi tā vienkārši paņem pa ametistu pavadā, un viņš paliek pa citrīnu. Jā, kaut kas tāds, jā. Tā, nu un tā tad, iedarbība. Es jau daudz ko jums pastāstīju, bet principā ametista raksturs ir, ja mēs paņemam katru no ametista īpašībām, ametista raksturs ir ļoti aktīvs. Cik man te laiks? 5 minūtes palika. Ametista raksturs ir ļoti aktīvs, kā jūs varējāt jau redzēt un saprast. Kāpēc? Jā, viņš ir par līdzsvaru ametists. Viņš var jūs savā veidā nomierināt, ja jūs iemācaties turēt līdzsvaru. Ametists visu laiku jūs sitīs ārā no līdzsvara. Jūs kā tas staigātājs uz kanāta. Un kad jūs iemācaties to līdzsvaru, tad jums ir tā garīgā attīstība, tad jums ir tās miers, tad jums ir tas viss, ko tur sola par ametistu. Bet tas notiek tādā veidā, ka viņš visu laiku jūs sit ārā no līdzsvara, lai jūs mācaties to līdzsvaru uzturēt. Un viņš pavisam nav mierīgs. Ja cilvēkam ir iekšējais uztrauksme vai nemiers, tad ametists nebūs tas pareizais, ar ko dabūt tādu īsto mieru, jo viņš visu laiku vienmēr dos kaut kādas situācijas, neapzināti tas viss, cilvēks pats tās situācijas sev atradīs, jā, lai izsistos no līdzsvara, lai mācītos to līdzsvaru. Jā, viņam ir vēl, ka viņš no tām atkarībām mūs atraida. Ja? Viņam no grieķu valodas, es uzreiz uztraukties, kāda man filma. No grieķu valodas, ja mēs tulkojam, ametistos ir nedzēris, tātad Nepālī, ja, cilvēks. Un agrāk bija domāts, ka glāzes no ametista, kad tu dzer vīnu, tad tu nepaliec pālī. Bet īstenībā, kā zinātnieki saka, ka tādā krāsā glāzā ļoti viegli bija atšķaidīt vīnu, un, protams, ka nevarēja piedzerties, jo vīns bija atšķaidīts. Jā, tādi arī kā ieraksti ir. Tā kā tie visi no seniem laikiem mīti, viņi ir mīti, bet vienalga ametists, viņš jūs visu laiku veicinās atrast to līdzsvaru. Un kāpēc cilvēkam rodās atkarības? Atkarības rodās, jo nav līdzsvara, jo kaut kādā brīdī tu tiki izmests no tā līdzsvara, un tu nemāki pacelties atpakaļ augšā. Un tāpēc rodās visādas atkarības. Un tādā veidā, ka viņš tevi trenē. Tas ir tāpat kā fobijas, kā strādā ar fobijām. Sāc strādāt ar to, no kā tu baidies. Un tad tu pārstrādāsi to fobiju. Un te ir tas pats, viņš tevi sitīs ārā no līdzsvara, bet tajā pašā laikā tu dabūsi beigās to līdzsvaru. Un tāpat ar atkarībām. Par miegu kādam palīdz. Tātad tātad tev dzīvē, es pieļauju, ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš tevi tādā vai citā veidā iemidzina. Ja? Un ir cilvēki, kam viņš palīdz aizmigt, bet mēdz būt arī placebo. Mēdz būt arī tie, kas daudz kur izlasīja, ka viņš aizmidzina, un tad sanāk tā, kad es ticu tam, ka es aizmigšu un es aizmigu. Bet violetā krāsa, kad mēs psiholoģijas doktori raksta par violeto krāsu,
kad mēs pamostamies, pirmais, ko mēs redzam, tā krāsa ietekmē visu mūsu garīgo uz visu dienu. Un ja mēs redzam violeto krāsu savā guļamistabā, kad mēs guļamies gultā vai kad mēs tikko pamostamies, mēs gribam uzreiz skriet un kaut ko mainīt. Mums vajag kaut ko darboties. Mums iekšējais tāds nemieris. Kāpēc tas notiek? Jo violetā krāsa ir sarkanās un zilās savienojums. Tur sēdēja sieviete, kas teica, ka viņai violetā krāsa gan mieru dod, gan nemieru. Ja? Tāpēc, kad violetā krāsa sastāv no divām krāsām, no sarkanās un no zilās. Zilā dod mieru, sarkanā dod nemieru. Un kad viņas sajiet kopā, tu to tādā stāvoklī. Ko tu man darīt tagad? Man gulties vai skriet? Un ar violeto krāsu strādājot, kāpēc arī violetā krāsas skaitās vai nu guru krāsa, vai nu šizofreniķa krāsa. Ja? Jo cilvēks vai nu spēja izturēt to spiedienu violetās krāsas, vai nu nespēja. Tā kā jā, tur var papētīt, kāpēc palīdz aizmigt. Jā, citi mīti, laiks ir beidzies. Dzīves sfēras, kuras ir labas. Viņš ir ļoti komunikatīvs, viņš ir ļoti draudzīgs. Izejot no viņa kristāliskās struktūras un izejot no viņa ķīmiskās formulas, viņš ļoti grib draudzēties ar visiem, un arī kā krāsa viņam veidojās. Viņš grib visus apkopot. Īstenībā viņam ir ļoti līdzīgs raksturs, ja jūs zinat astroloģiju, ūdens vīram. Tātad viņš ir ļoti neatkarīgs, viņš ir ļoti aktīvs, viņš grib izpausties, bet viņš arī tajā pašā laikā grib visus apkopot, ar visiem draudzēties un lai visi apkārt draudzējās. Un viņam ir tā spēja un tā funkcija to panākt. Tāpēc viņš ir fantastisks, jā. Paldies, viņš ir fantastisks viesistabās. Viesistabās, kur jums nāk viesi, kur jums nāk draugi. Jūs liekat ametistu un jums tur notiek tā dzīve, notiek tā draudzēšanās. Jo jūs, kad draudzēties ar cilvēkiem, jūs atrodat to balansu, to līdzsvaru, kā ar viņiem sadraudzēties, kā pielāgoties vienam pie otru. Un ametists ļoti labi to palīdz panākt. Protams, ka es rakstīšu vēl par ametistu video lekciju, tā būs daļa no kursa. Un tur būs daudz vairāk vēl papildus, bet es ceru, ka šodien jūs uzzinājāt kaut ko jaunu. Un te man ir arī apraksts par online kursu, kur būs par katru minerālu ļoti par tiem 52 minerāliem plus 5. Būs ļoti precīzi tāds metamineraloģijas apraksts ar visiem viltojumiem, visu, ko es šodien stāstīju, un plus vēl vairāk par katru būs. Tā kā, ja jums ir interese, jūs varat paņemt brošūriņu. Es dodu vietiņu nākamam. Paldies jums liels, ka piedalījāties. Paldies jums. Jā. Kā es biju Grieķijā, man ļoti uzrunājuši tas ametistu gredzens. Ļoti smuks, ļoti. Jā. Viņš ir tāds jaudīgs. Jā. Un vēl man uz mazā pirkstiņa uznāca citrīns. Bet vai tas ir citrīns? Ametists. Ametists, jā. Ziniet kā, es esmu tur, pa šito celiņu, tur dažas teltis, un es tur esmu, Inga von Korf. Jā. Mums tur ar minerāliem ar vēl kaut ko. Jā, man tur ir akmeņi, un mēs tagad vienkārši, es atbrīvošu, es ļoti gribu jums pastāstīt par šo atšķirību viņu. Jūs varbūt varat pie manis pienākt, un es jūs pastāstīšu. Jā. Bet tur tālāk, kaut kur tur. Bišķiņ te tālāk, ne pļavā, neaizejot līdz pļavai, te pat kaut kādas 3-4 teltis uz priekšu, un es tur labajā pusē būšu. Un es tad tur precīzāk pastāstīšu jums. Es varu palīdzēt, tas kaut ko? Būtu forši. Es tūlīt tos sīkumus salikšu. Vai var nepasaka? Mēs labprāt pieņemsim palīdzību, jo vajag atbrīvot vietu, un es domāju, ka mēs to galdu varētu ar jums laikam paņemt. Es varu pats. Labi. Šitas viennozīmīgi nokritīs, es jau pārbaudīts. Tā. Tā, laikam viss.